Sveicināti Ventspilnieki šajā jau daudz siltākā vasaras mēnesī. Studijā Gonta Pūrniece un jaunumi no Ventspils. Ventspilnieks Raimonds Pažarskis noslēdzis 430 km garu labdarības gājienu no Igaunijas līdz Lietuvas robežai. Viņš devās ceļā, lai vāktu ziedojumus bērniem, kuri sapņo atkal iemācīties staigāt. Šis Raimondam jau ir otrais šāda veida labdarības gājiens. 12 dienās viņš nogāja vidēji 40 km dienā, nesot līdzi Latvijas karogu un 14 kg smagu somu. Ceļš veda pa meža takām, kalniem un pat apludušiem posmiem. Bet Raimonds palika uzticīgs sev un iecerētajām maršrutam. Ziedotāja atsaucība bijusi liela. Aptuveni 2500 jau saziedoti rehabilitācijas centram Poga, kas palīdz bērniem spērt pirmo soli. Un ziedojumi vēl turpinās. Ik viens var iesaistīties platformā ziedot.lv. Raimondu visvairāk aizkustinājis bērnu optimisms un apņēmība cīnīties. Viņš atgādina, tas, ka mums šķiet pašsaprotami, kādam citam var būt lielākais dzīves izaicinājums. Aizvadītajā vasarā Latvijā ūdens tilpnēs izglābti 25, bet bojā gājuši 56 cilvēki. Lai arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji apliecina, ka cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki un piesardzīgāki, katru vasaru ūdens tūmā notiek starpgadījumi. Tāpēc šodien Kurzemes televīzija bija uzaicināta uz jauna glābšanas kutera prezentāciju. Šis kuģis kursēs līdz pat Zlēku tiltam, spējot ātri norēģēt bīstamās situācijās uz ūdens. Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūtas svaigā gaisā ir tas, ko ar nepacietību gaida ikvienas. Tomēr arī šo patīkamo laiku var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. To apliecina katru vasaru apkopotā statistika, kad pie ūdens tilpnēm tiek izglābti vairāki 10 nelaimē nokļuvušu cilvēku. Pirmkārt, jau nedoties peldēties alkohola reibumā, jo lielākoties cilvēki, kas noslīkst, vairāk kā 60% ir bijuši tieši alkohola reibumā. Tas ir pirmais. Otrkārt, nebūt pārgalvīgam. Arī dažas dienas atpakaļ bija Latvijā nesen arī izsaukums, ka jaunieši vienkārši sacentās, kurš tālāk aizpeldēs. Rezultējās tas, ka viens tika krastā, otrs netika krastā. Tad šī pārgalvība joprojām ir. Un trešais, ko es gribētu minēt, arī vispār izmantojot šīs peldlīdzekļus, jāatcerās, ka glābšanas vestes obligāti. Arī noteikumi nosaka to, ka līdz 12 gadu vecumam bērniem vispār ir obligāti jāvelk šī glābšanas veste. Un, protams, iesakam arī pieaugušajiem to nesāt. Šī atpūta pie ūdens vecākiem ir nevis atpūta, bet drīzāk darbs, un visu laiku šim bērnam ir jābūt tādā rokas stiepiena attālumā, lai tas ir sasniedzams, lai arī viņam ir varbūt iegādāt kaut kādu šie palīga līdzekļi, peldlīdzekļi, kas ir iegādājumi veikalos. Tie nav, kas pasargā dzīvību, tās ir vairāk rotaļlietas, ko izmantot, bet neuzticēt šo dzīvību šai plasmasas lietai, šim peldošajam pūslim. Arī ir gadījumi, kad iepūš jūrā, ja runā par jūras izsaukumiem vairāk, kad cilvēks aizraujās, atpūšās, nepaman to, ka tiek pūst dziļāk, un ir arī tādi izsaukumi, kad iepūš dziļāk jūrā. Aizvadītajā peldsezonā posmā no 15. maija līdz 15. septembrim ugunsdzēsēji glābēji Latvijā izglāba 25 cilvēkus, bet traģiski atpūta pie ūdens noslēdzās 56 cilvēkiem. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils nodaļā šodien noritēja mācības uz jaunā patruļu kutera. Peldvieta būs precizēsim tajā pusē. Šajā pusē ir laivas nolaišana uz vietu Ventā. Iemesls, kāpēc mēs šonedēļ, ne tikai šodien, jau arī vakar jau pulcējamies šeit katru dienu un vairākas stundas pavadam, ir tas, ka mums ir jauns glābšanas kuters aprīkojumā, un tad līdz ar to visas amatpersonas brauc iepazīties ar jauno peldlīdzekli, papraktizējam, piebraucam un atkārtojam zināšanas praktiskās uz ūdeniem arī. Vienīgais, ņemot vērā, ka tas kuteris mums ir liels, tad mums ir specifiskas nolaišanas vietas vajadzīgas. Tā kā šeit mums ir izbūvēts speciāls vietas, kur mēs varam laivas nolaist, tad mēs ar šo varam, tāpatās mēs viņu varam nolaist pagaidām Ventā, nepieciešamības gadījumā izbraukt līdz jūrai ārā. Glābšanas dienesti iesaka peldēties tikai oficiālajās peldvietās. Par to liecina zīme peldēties atļauts. Ja peldvieta nav iekārtota, tad jāizvēlas vieta ar lēzenu krastu, ar cietu pamatu, bez lielas traumas un atvariem. Bērniem var ļaut ūdenī rotaļāties ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem, bet arī tas nav droši.
Mēs ejam speciālas apmācības, kas ir sākotnējās apmācības, un pēc tam ir pēc nodarbības plāniem, ik pēc 3 mēnešiem atkal tās nodarbības, kad mēs braucam, praktizējam, atkārtojam, pilnveidojam katrs savas zināšanas, gan ar glābšanas laivām, gan ar Hanzas tipu dēli, jo ar Hanzas tipu dēli mēs varam tomēr visefektīvāk un ātrāk piekļūt jebkurā ūdens tilpnē. Ja šo mēs varam principā šeit ventā nolaist, tad ar Hanzas tipu dēli mēs varam jebkurā ūdens tilpnē piekļūt ātri un efektīvi izglābt cilvēku dzīvības. Nu, arī ziemā, es saprotu, vai ne? Arī ziemā, jā. Ziemā, kad ir plānāks ledus, tad mēs varam vieglāk piekļūt pie blītkotājiem, zemledus makšķerniekiem, kas ir nonākuši bēdā. Tad neapdraudot mūsu dzīvības, mēs vieglāk varam izglābt nelaimē nonākušo. Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļā kolektīvs ir nokomplektēts, vakanču nav. Arī depo no ārpuses ir renovēts un tehniskās vienības šobrīd pietiek. Kurzemes pusē vispār kopumā ir laba situācija, vairāk trūkst virsnieki, kas ir beiguši šo te ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, bet nav tā, ka būtu liels personāla trūkums. Ir sevišķi pēdējā laikā varētu teikt, ka tās vakances ļoti labi aizpildās. Ir ļoti daudz un dažādi šie transporta līdzekļi, sākot no vieglajiem transporta līdzekļiem, turpinot ar autocisternām, kas ir nepieciešams ugunsgrēku dzēšanai, turpinot ir autokāpnes, ar kurām tad lielākā augstumā var dzēst ugunsgrēkus un glābt cilvēkus. Tad ir glābšanas auto, ķīmijas auto, dažādi laivas, kvadracikls, var uzskaitīt. Tā tad ir ļoti daudz šīs tehnikas vienības. Glābēji sākoties sezonai Kurzemes televīzijai deva vērtīgus padomus. Viņa aicina vasarā visai ģimenei kopā izveidot ārkārtas kontaktu sarakstu, iekļaujot tajā vecāku telefonu numurus, iemācot tos bērniem, atgādināt sev un bērniem glābšanas dienestu numurus, tuvāko radinieku numurus, kā arī vienoties par drošības noteikumiem mājās un ārā, kā rīkoties, ja bērnam gadās apmaldīties vai nonākt bīstamā situācijā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus apzināt, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs un sakoncentrēšanās. No 18. līdz 20. jūlijam Ventspilī norisināsies Geto Games festivāls, kas šogad notiks jau 13. reizi un pulcēs vairāk nekā 1000 dalībniekus no 30 valstīm 18 sporta veidos. Šogad festivāla programmā iekļauti vairāki jauni sporta veidi un aktivitātes. Vīru spēles un noratlāns būs īsta spēka, izturības un komandas gara izaicinājums drosmīgākajiem. Pirmo reizi būs iekļauts arī tenis un piklbols, dinamiskas un aizraujošas sporta disciplīnas, kuras pēdējos gados iegūšas lielu popularitāti visā pasaulē. Tās būs atvērtas gan amatieriem, gan pieredzējušiem spēlētājiem. Ikvienam būs iespēja izmēģināt piklbolu vai tenisu un iespējams pirmo reizi piedalīties arī turnīrā. Nemazāk aizraujošs būs arī ierasto geto basketu un geto futbolu zonas, kas jau kļūšas par neatņemamu festivāla sastāvdaļu. Tautas 3x3 turnīram basketbolā pievienosies arī U21 Nāciju līga, kurā tiks pārstāvētas 5 dažādas valstis. Pro grupā 3x3 basketbolā Quest turnīrā izspēlēs ceļzīmi uz turnīru Lozanā, Šveicē. Savukārt futbola 3x3 tautas turnīram paralēli pievienosies LV Agro ISFA Masters turnīrs, kas pulcēs dažādu valstu pārstāvjus, kuri savā starpā sacentīsies par 5000 eiro balvu fondu. Savukārt Geto Dance šogad īpašu vērību pelna ar unikālu viesi. Pirmo reizi Latvijā ieradīsies viens no pasaules top 5 hip-hopa dejotājiem – Jimmy Judat no Francijas. Viņš ir dzīva hip-hop deju leģenda, kurš piedzīvojis vairākas dejotāju paudzes un joprojām pats aktīvi dejo. Šogad Jimmijs izcīnījis uzvaru 2 no prestižākajām pasaules deju cīņām – Just the Bout un Summer Dance Forever. Festivāla programma ietvers vairāk nekā 18 sporta veidus, tostarp jau ierastos Geto Fight, kā arī skateparkā notiks skateboarda, BMX, inline un ekstrēmo skrejriteņu sacensības. Tiks izveidots arī jauno dizaineru kvartāla sadarbībā ar Borzma, kurā būs iespēja satikt talantīgus jaunos modes un dizaina pārstāvjus, kā arī iegādāties unikālus apģērbus un aksesuārus. Kad adrenalīns būs sasniedzis maksimumu, par izsalkumu remdināšanu parūpēsies Geto Food festivāls. Tā ir īpaša pasākuma daļa, kas garantē baudījumu gan ekstrēmo sportu cienītājiem, gan street food gardējušiem. No sulīgiem burgeriem līdz svaigiem veģetāriem ēdieniem katrs atradīs savu garšas piedzīvojumu. Geto Games festivāls ir gan sporta sacensības, gan arī plaša ielu kultūras un izklaides pieredze visai ģimenei. Īpaši ģimenēm draudzīgā vidē būs pieejama bērnu zona, un katrs apmeklētājs varēs piedalīties kādā no meistarklasēm, kur ik viens varēs izmēģināt savus spēkus dažādās sporta disciplīnās vai radošos procesos. Jau šajā nedēļas nogalē Ventspili ierībinās Geto Games. Es došos nelielā atvaļinājumā, bet tiekamies atkal pēc pāris nedēļām. Visu labu!
Ventspils slimnīca aicina ventspilniekus un citus interesentus papildināt pekausīša prieka lādes saturu. Kaste atrodas Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā, un tā radīta atsaucoties uz iedzīvotāju interesi sagādāt mazas dāvaniņas nodaļas drosmīgajiem pacientiem. Lādē var ievietot mazas, jaunas un bērniem drošas dāvaniņas Ventspils slimnīcas bērnu nodaļas pacientiem, bērniem, kuri ārstējas vai gaida izmeklējumus. Lādes mērķis ir iepriecināt, stiprināt, mazināt bailes un dot spēku mazajiem pacientiem ārstniecības procesā. Lādi var papildināt ar bērniem piemērotām lietām, piemēram, jauniem blociņiem, zīmuļiem, plastilīnu, mazām mīkstajām rotaļlietām, figūriņām, puzlēm un līdzīgām drošām lietām. Slimnīca atgādina un iesaka ievērot, ka lāde nav paredzēta lietotām bojātām mantām, bīstamām rotaļlietām, kas satur magnētus, asas detaļas, ēdienam, tajā skaitā uzkodām našķiem, mantām, kas aicina uz agresiju vai naida kurināšanu, piemēram, rotaļieroči.